Es te tā eju un domāju, lejā kāp bija grūtāk nekā augšā, jo tie pakāpeni ir tādi lieli. Un tagad es zinu, kuras muskuļu grupas vēl var attīstīt, lai būtu vēl elastīgāks ķermenis un gatavs visādiem pārgājieniem un piedzīvojumiem. Exciting! Redzēt, cik tas pakāpiens ir augsts. Ceļa locītava var salikt lielākā liņķi. Tad, kad kāp augšā ir super, bet tad, kad kāpjam lejā, celītis, kā mums saliecās. Un, lai sagatavotu šis te locītās, ir superīgi vingrinājumi. Tā, kamēr kāp augšā, man radās jaunie vingrinājumi, ko var darīt, lai iestieptu celīšu sagatavotu. Vispirms mēs varam iesēsties un droši pakustinam uz priekšā atpakaļ. Tad varam pacelāties pieras galiņos, un tad pacelājamies uz augšu un sēžamies iekšā. To pašu mēs varam darīt arī plati turot pēdiņas, pacelājam pieras galiņos, taisnu muguriņu. Šo te iesēdienu mēs iestiepjam muguriņu, celīti, sagatavojam. Varam taisnu muguriņu skaisti iestiept atpakaļ, sagatavot kājas aizmugurējo daļu un muguriņu pirms kāpiena. Un iesēdinām vēl muguriņu, atveram iekurnī. Šeit varam droši pašūpināties. Tas būs ļoti vērtīgi ceļa locītavā. Te turam celīšus taisni, pēdiņas taisni un pacelājam. Pacelājam celīšus. Vai pacelājamies šeit, skaisti celīšos. Šeit mēs viņus sagatavosim šiem te lielajiem kāpieniem, kad šis te liņķis ir lielāks ceļa locītavai. Lai izdodas uz veselību. Mēs varam šīs maliņas fantastiski izmantot, pastiept kāju muskulīti. Cik forši iestiepjās. Un otru kājiņu likam augšā. Un iesēžamies, un šeit iegurnītī forši iestiepjās. Protams, mēs varam pastiept arī taisno kājiņu, otru pusīti. Un tas, ko es teicu celītim, šo te locītavu, arī uzliekam kājiņu augšā un rekur iestiepjam ceļu locītavu. Pēdiņu papēdīt uz leju un celīt uz priekšu. Vienu kāju, otru kāju. Šādi mēs varam sagatavot ceļa locītavas, tikai skatāmies, lai pēdiņa nāk taisni. Tā, atgādinu arī par potītēm. Vingrināt potītes pārgājienos, lai jums būtu stabili iet. Ko mēs darām? Vingrinām potītes, sagatavojam potītes, lai mēs varam kāpt gan uz augšu, gan uz leju. Pastiepjam arī ikru muskulīti un iestiepjam potīti. Šeit te uz leju iestiepjam ar papēdīti. Papēdīti stiepjam uz leju. Otru kāju stiepjam uz leju, papēdīti. Un arī droši šeit iestiepjam uz priekšu ar celīti. Vienu kāju, otru kāju. Iestiepjam, lai potīte celis būtu stabili. Atceramies sagatavot savas potītes.